Ko es jau varu sūtīt? Vai vīriem? Ko vīru sūtīt? Es nezinu, kāpēc tev tā iegājas, ka tieši tā sievas māte, tas vīra Man māte ir tā. ideju, ko sūtīt. Mēs sūtīsim viņu, lai padzīvo mezā 5 gadus. Kā tas izklausas, mamma? Uz kalniņš, jā. Kā tas izklausas, mamma? Nekas. Baudbraucienu. Tad, un ir uzvadāti. Mēs atradīsim māju, kur dzīvot. Un tad mēs jau apsūkam tas vārds dzīvotājiem. Tad mēs Neplēs no statiņiet, nolaiz to pudeli. Kad lejā ir māja, kad uzmā pateica, kad uzmā tāja, kad uzmā lejā kādu suni ir, kuri var izaut tāpat, kurš var izaut tāpat, tas maņēns, kuras man nejupiek. Ja tas tāds, kura man stod olas. Varēsim tādu kucēnu nopīt. Kārli, tad jau manīs. Pagaidām nesaceries. Vispirms māja.
Dzeltenie autobusi vairs nebrauks. Nesot finansējums. Ventspils maršrutā tie bija 5 autobusu dienā. Tie ir uz kuriem? Jā. Tagad cenās, tā viņš 45 brauc. Šitais ceļš īstenībā bija diezgan sadīgs šoziem. Man gribējās, kad viņi tā kā vairāk kopju pārsta nobrauc. Diezgan maz. Galvenais tas tantuks redzēja, ka es izslīdēju. Es jau biju apgājis riņķī, uz gāju atpakaļ uz ceļu, un es nevarēju aiziet. Es kurš ieslīdēju, viņa aizbrauc tālāk. Būtu vecis, viņš apstātos.
saprātīgs cilvēks var apstāties. Nu, jā, jā. Nu, re, kā tur metra atstarp. Jā. Stāv tāpat tās. Mamu, es gribu, ka viņi stīties bibliotēku. Mēs tagad neiesim uz